Tagad balvas gada cilvēks turismā 2023 pasniegšanas ceremonijam. And now please welcome to the Person of the Year in Tourism Award Ceremony. And here we have a very special person, balvas dibinātājs, turismu ziņu portāla Baltic Travel News.com direktors, Aivars Mackevičs. Oh, come on, if you would know Aivars, you would clap harder. Paldies, Valdi! Vienmēr prieks dzirdēt, ka Skonto rādio skan kaut kas vienmēr par turismu. Vasaļi, sveiki! Prieks redzēt arī Polijas vēstnieci Moniku Mikališķinu, kura arī ir šeit. Varbūt vēl kāds no vēstniekiem tik labi nepazīstu. Es teikšu tā, ka tiešām 3 lietas. Viena lieta, protams, pirms 30 gadiem ir dibināts turisma izstāde Baltūra, un tas ir ļoti nozīmīgs spēks mūsu turisma nozarē, un es gribētu novēlēt, lai arī nākošie 30 ir uz akcentu Baltūrs. Nav mums ne Latūrs, nekā, bet mums ir Baltūrs. Un tātad akcents, lai brauktu šeieni ārzemi viesi un skatītos ne tikai Latvijas piedāvājumu, bet visas Baltijas piedāvājumu. Tātad šī te pozīcija gan no uzņēmēja puses, gan no valsts puses pārņem to, ka mēs esam vidū, mums kaimiņos ir Lietuva, mums kaimiņos ir Igaunija, Igauni skatās uz Somiju un ar Baltiju, lietuvieši skatās uz Poliju un uz Baltiju, bet mēs skatāmies uz Baltiju. Un tātad mums šis vārds Baltija ir jānes. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ka arī mums ir jubileja. Tieši 2004. gadā, 13. februārī, pirmo reizi tika pasniegta turisma nozares balva gada cilvēks turismā. Un šo 20 gadu laikā ir godināti vairāk nekā 100 turisma profesionāļi vai arī tie atbalstītāji. Un jāsaka, arī šoreiz es gribu pateikties tieši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras turisma departamentam par šīm balvām, kuras ļoti daudzu turisma aģentūru, viesnīcu, restorānu plauktos ir redzamas, ieiet iekšā. Un, tas viss ir ļoti svarīgi. Un tad trešā lieta, ko es gribēju teikt, mazliet par skaitļiem, jau pieminēju, ka Rīgas lidosta pagājušajā gadā ir apkalpojusi 6,6 miljoni, cerības tātad uz šo gadu 7,3, es novēlētu 8. Attiecībā uz nakšņojumiem, tur ļoti svarīgs faktors ir pārdoto nakšu skaits. Tātad naktsmītnes 2019. gadā pārdeva 5,5 miljoni, bet pagājušajā gadā tikai mazliet vairāk par 4. Tas, protams, ir par 12% vairāk nekā 2022. gadā, bet te ir daudz ko augt, un te tik tiešām ir vajadzīgs labs ekonomikas ministrs un visas valdības atbalsts, lai mēs varētu tos skaidrus sasniegt visdrīzākajā laikā un pārsniegt tieši to 2019. gadu. Runāts ir diezgan daudz, ievads ir. Es domāju, ka laiks ir ķerties pie balvas pasniegšanas. Šoreiz būs 5 kategorijās. Žūrija pirms 2 nedēļām ir balsojusi. Tad arī skatīsim. Tātad lūdzu pirmo kategoriju. Tātad pirmajā kategorijā ir uzņēmējs vadītas naktsmītņu biznesā, un šeit ir pieteikti 3 izcili kandidāti: Andris Kalniņš, Riga Islande Hotel, Kristīne Jelinska, Nurmužas pils, Karīna Stivriņa, Karīna Home. Un, lai pasniegtu balvu, es aicināšu, un patiesībā ļoti priecīgs esmu, ka ekonomikas ministrs atgādājumā aizķēries, jo man izskatās, ka viņš ir tāds ienāca, un varbūt aizlidos projām uz Eiro parlamentu. Bet Jurgis Miezainis ir ekonomikas ministrs, parlamentārais sekretārs, stabila vērtība, zinošs turismā, un es aicināšu tevi uz skatuves, jo ar tevi man būs droši, ka tu nekur neaizlidosi. Es saprotu, ka bija tāds joks, ka man rakstīja, ka vajadzēja balvu iedot Kariņam kaut kādā nominācijā par tiem lidojumiem, bet paliksim pie zemes un mēģināsim tātad noteikti to uzvarēt šajās kategorijām. Es dodu tev pagaidām mikrofonu un tev dodu, lai tu uzzinātu.
Jā, paldies. Tiešām man sajūta kā pie veciem draugiem atgriežoties. Laikam vienīgā es kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet ministrs paliek, ja? Tā kā mēs darbojamies un strādājam, un tiešām man tā sajūta ir tāda kā veci draugi un ļoti centīgi draugi. Un tūlītās mēs mēģināsim noskaidrot, kurš ir centīgākais bijis naktsmītņu biznesā. Neteikšu. Andris Kalniņš. Tā. Prieks. Es centīšos kaut kā iedot balvu un tad paspiest roku. Mēģinam. Apsveicu. Tiešām. Malač. Ja, Andris tāds izskatās tā kā negaidījis. Jā, tā jau ir. Paldies par nomināciju, paldies par balvu. Ko man gribētos teikt, nepaliekam pie tā, ka gan jau pie tās atziņas, ka nozara gan jau neizmirst, bet strādājam pie tā, lai kopīgiem spēkiem, lai nozara attīstītos un aiznesam līdz politiķu ierēģņu prātiem to, ka mūsu nozara ir eksportspējīga nozara, ka tā ir būtisks pienesums Latvijas tautsaimniecībā. Ik gadu vairāk kā 1 miljards pakalpojumu eksporta sadaļā, tā kā strādājam pie tā, lai mēs attīstītos, lai investētu vismaz Lietuvas, Igaunijas līmenī. Paldies! Jā, paldies, visi suminājumi. Vēl ir, es kā redzēju, te no Rīgas bija pārstāvji. Jā, prāmi vajag. Mums esam ostas pilsēta, kruīzes kuģi ir ļoti labi. Tie mums patīk vasarā, bet pa ziemu tagad tā kā ostas vajadzīgi prāmi. Jā, ar Skandināviju, ar Helsinki un Stokholmu. Labi, tagad nākošā balva. Lūdzu. Jā, uzņēmējs vadītājs turisma aģentūra un turoperātoru biznesā. Te mums ir 3 burvīgas dāmas, ļoti aktīvas. Tātad Julija Rimlina, Atlantic Travel, Ieva Keiša, Latvija Tours, Jelena Serebrakova, Nikos Travel. Nu ko, lūdzu, Jurgi. Jā, es vienmēr esmu teicis, ka dāmas ir stresa noturīgākas kā vīrieši. Un nevelti visdrīzākais šajā nominācijas kategorijā ir mums tiešām 3 burvīgas dāmas. Kā jūs domājat? Ieva Keiša. Pēc pats viņu rojums mēģināsim pasniegt balvu un paspiest roku. Apsveicījos. Un pārējie sveicēji, protams, arī bez ziediem tā nevar apstāt. Varbūt paturēt kaut ko, lai vieglāk? Jā, es tā nevarēšu paturēt. Man jāsaka tā, ka šī ir mana otrā balva un kājas joprojām trīc, jo tas ir kā saņemt turisma nozares lielo krista. Paldies Travelņos par šo balvu, kur jau 20 gadus ir mūsu tāds savā ziņā tāda kā ceļa zvaigzne, jo es domāju, ka visi turisma profesionāļi kaut reiz dzīvē vēlās saņemt šo balvu. Es strādāju turismā jau 20 gadus, šogad palika 20 gadi, un laikam nākamā varētu būt par mūžu ieguldījumu. Liels paldies par izrādīto godu, un ļoti liels paldies manai komandai, jo Latvija Tours cilvēki, kuri man palīdzēja ceļā uz šo ilgtspējas certifikātu, noteikti katrs ir pelnījis pa mazam gabalinam no šīs balvas. Paldies liels! Paldies! Paldies arī tā!
Nākošā balva mums ir Turisma informācijas centra vadītājs 2023. Jāsaka, ka šajā balvā, braucot pa Lietuvu, Igauniju, man liekas, ka mūsēja Turisma informācijas centri ir vislabākie. Un šajā gadījumā te ir visi 3 kurzemnieki. Šogad kurzeme rullē, protams, ar tiem un UNESCO kultūra mantojumu un arī ar iegūšanu Liepājai kā Eiropas kultūras galvaspilsētā 2027. gadā. Vispār kurzemnieki ir malači, daudz uz viņiem skatās ar apbrīnu. Un tagad mums būs jāuzzina, kura tātad no 3 izvēlētām. Jana Bergmana ir Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītājs, Sintija Pusaudze Liepājas reģiona turisma informācijas birojas, Ingrīda Smuškova Tukuma turisma informācija, tātad 3 daļas un Gudras un Čaklas turisma informācijas centra vadība, bet Es vēl joprojām palieku pie savu argumentu par to noderību. Atkal mums ir 3 burvīgas dāmas un par turisma informācijas centru. Kurzemnieki, malači, vienmēr bijuši ar, tā teikt, krampi un kampienu, un pierāda sevi vienmēr kā centīgākos, un te pastīsimies kuru. Sintija Pusaudze. Apsveicam! Tiešām no sirds apsveicam, un lai gadi uz priekšu ir ar vēl lielāku centību un vēl lielāku kampienu. Mums ir arī turisti jāved uz mūsu reģioniem, jo vairāk naktis, 5 Rīgā, 4 reģionos, tad vēl un vēl un vēl. Izrādās, ka Sintija ir pazaudējusi balsi, bet es varēšu tulkot viņu, es mēģināšu. Tā ir darba specifika. Tad, kad runā vairākas dienas pēc kārtas. Viņai ir šoks par šo nomināciju. Viņa teica, viņa kā masa, bet patiesībā kā ļoti liels cilvēks jūtas nopelnījuši šo balvu. Liels paldies komandai, jo turismā bez komandas nav. To pierāda arī mūsu hokejs un basketbols. Tā, un liels paldies Liepājas uzņēmējiem un Kurzemes turisma asociācijai. Jo tās abas dāmas, ko jūs redzat šeit uz ekrāna, ir viņas skolotājas. Vai drīkst viņas uzaicināt uz skatuves? Protams, ka drīkst. Lūdzu, dāmas, Jana Bergmana, Ingrīda Smuškova, nāk. Nobert viņai kādu asarīņu prieku. Ko jūs varat pateikt par kolēģiem? Varbūt varat pateikt, mums ir laika. Es pateikšu Sintijas vietā, jo viņa negrib atzīt, viņa saka, es jau neko neesmu izdarījusi, bet tik daudz, cik viņa ar savu biroju, ar savu enerģiju un krampi ir izdarījusi Kurzemes labā, un mēs ceram, ka jūs vēl dzirdēsiet ļoti daudz par Kurzemi, kā mēs startējam un kādi ir mūsu plāni, kādi ir mūsu rezultāti galvenais. Bet, jā, viņi ir mūsu mazais krampis jūras lielajā pusē, mēs te pa vidu un otrā Kurzemes malā, mēs esam liela komanda. Ar pēdējiem spēkiem paldies šim 2 dāmām, jo viņas izaudzināja mani par to, par ko es esmu kļuvusi. Paldies uzņēmējiem vēlreiz. Liels, bez jums es neesmu nekas. Jūs man maksājat algu. Paldies! Svarīgākā lieta, ko es aizmirstu pateikt, ka jāpasaka par Sintiju. Mēs te kopā braucām pirmo reizi uz Berlīnu, un viņi bija tikko sākuši strādāt Liepā, un saka, parasti es ilgāk par 2 gadiem neesmu vienā vietā. Es izdaru savu darbu un eju tālāk. Viņi jau ir krietni ilgāk par 2 gadiem. Jā,
Jurgi, paldies tev par darbu. Es zinu, ka jebkurā rindā tu esi mūsu atbalsts turisma nozarē. Jā, paldies. Tā, tagad lūdzu nākošo. Garšīgā balva. Uzņēmējs vadītājs restorānu biznesā 2023. Nu, šis pavadītais gads, kas mums bija 2023. Nu, protams, ir viss Michelin zvaigžņu ietvarā. Un te ir pieteikti tātad kā pretendenti Maksis Cekots, Ēriks Dreibans, Rita Auziņa un Inese Vīdzeva. Ļoti spožas personības, un es aicināšu šo balvu pasniegt tātad Kitija Tigule, Altas valdes locekle un Amadeus Latvija un patiesībā visas Eiropas Amadeus vadītāja, kura tagad ir iesākusi braukt ar Teslu. Man nav ko teikt. Pie nominācijas. Tad uzņēmējs vadītājs restorānu biznesā. Ēriks Dreibans. Bet lai būtu pavisam, lai tas nebūtu tik vienkārši, šogad ir 2 balvas, 2 uzvarētāji. Un otrs Maksims Čekots. Es sākšu ar Maksims Cekots. Paldies. Un paldies, ka ar to darbu, ko jūs darat, jūs spējat iedvesmot mūs, ka tas nav tikai darbs, bet tā ir iedvesma visai nozarei un visiem pārējiem. Paldies! Jā, šogad bija ļoti interesants gads priekš mūsu nozarē. Jā, Michelin atbrauc pie mūsu valstī, un tagad mēs saprotam, ka cilvēki novērtē ne tikai Latvijai, bet arī citiem valstīm, ko mēs darām kopā. Diemžēl nav šodien Erika. Sauļojas kaut kur, ja? Es saprotu. No Denvidam Amerikā, jā. Nu, kaut kaut jaunas idejas būs arī mums. Nu, un, protams, man liekas, ka nākamais gads būs labākais, tāpēc, ka cilvēki gaida no mums vairāk un vairāk, un mums daudz ko var parādīt šajā nozarē. Paldies jums, kā novērtējat mūsu darbu. Paldies! Dažus vārdus. Esmu viņa kolēģi Dana Pitāna, un Ēriks šobrīd ir garšu pieredzi ceļojumā Dienvidamerikā, un ceru, ka visam arī ne tikai Ēriks ceļo, bet arī mikrofons ceļo. Bet liels gods saņemt šo balvu, un manuprāt, tā ir tāda mūsu kopīga nozares balva. Un liels paldies tiem, kas radīja iespēju ienākt Michelin zvaigznēm Latvijā, jo es domāju, ne tikai mums ar Maksu, bet arī visai nozarei, tas ir ļoti liels solis. Es ceru, ka mums būs arvien vairāk viesu, un tas ir tāds nebeidzams maratons, ko arī Ēriks jau vairāk kā 20, jau 30 gadus veids, un mēs kā komanda palīdzam, tā kā no sirds paldies visiem, tie, kas nāk pie mums ciemos, tie, kas brauc ciemos, tie, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, tā kā uz tikšanos restorānos. Jā, paldies, un lai jums vienmēr apmierināti gardēži. Paldies, Kitī. Tā, un tagad mums ir palikusi pēdējā kategorija, un tā ir zinām, tātad es lūkšu apbalvot tātad Linda Ziediņa Ergle, kura ir Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras turisma departamenta direktoras vietniece. Viss pareizi, vai ne? Jā. Nu ko, es tev došu vispirms mikrofonu. Jā, profesora Maija Rozīte, jūsu ieguldījums turisma izglītībā, turisma pētniecībā, galamērķu stratēģijās
un vēl un vēl un vēl. Un ticība turisma uzņēmējiem un ticība turisma veiksmu stāstiem veido visu šo dzirdēto un apbalvoto iepriekš turisma profesionāļu veiksmu stāstus. Un viņu mērķu sasniegšana, protams, sākas tikai ar izglītību, pētniecību un visu jūsu ieguldīto darbu. Tā kā mums paties prieks, Lijā vārdā arī mēs sveicam un pasniedzam šo balvu. Es veicinātu visus piecelties un aplaudēt, jo tas... Paldies! Paldies! Jāsaka to, ka profesora Maija Rozīte bija arī mana pasniedzēja, mana skolotāja, jo mēs abi esam pēc savas pamatgēna geogrāfija. Paldies! Un lūdzu tev mikrofonu, lai... Profesora Maija Rozīte bijusi arī mani skolotāji, un es apmetot skatu pa zāli, laikam var uzreiz saskaitīt pārdesmit vēl studentus. Paldies visiem, kas man sagādāja patiešām šo pārsteigumu. Te ir cilvēks, kurš zina, ka es rakstīju, ka es saņēmu pirmo ziņu, es rakstīju, jūs laikam kļūdījāties, es jau pensionāri. Bet man jāsaka, ka ar šo es saprotu arī kā nozares paldies visai turisma izglītotāju un pētnieku saimei, ka arī mēs esam daļiņa no šī vislielā procesa. Gods kalpot turismam Latvijā. Paldies! Es aicinātu tagad visus tos, kas tika apbalvoti uz skatuves, un arī tie, kas pasniedza balvas arī. Lūdzu, visi uz skatuves. Lūdzu, tie, kas saņēma balvas uz kopbildi. Uz vienu riktīgu kopbildi. Nu, kuri ir visi tie, kas ir saņēmuši, lūdzu, nākam uz skatuves. Jā, nākam visi. Kur ir Maksims? Neredzi Maksimu? Maksims aizgāja gatavot vai ir? Maksim! Vispār mēs Lindu Ozovu arī gribam pareicināt, jo mēs ceram uz prāmi. Jo bildē var teikt, ja tu pilnīgi droši zini, ka prāmis būs, nāc šurp. Tā, mēģinām skujiņā, visi apstājamies skujiņā. Labi, visiem paldies un lai visiem veiksmīgs šis 2024. gads un arī tad svinam 30 gadu jubileju Baltūram. Paldies visiem! Paldies!